lai atbildētu uz jautājumu, kā šodien tiks aizstāvēti maģistra darbi, speciāli ieskatījos astroloģiskajā prognozē. Un prognoze pateica, šodien ir zvaigžņu diena. Un bija pat rakstīti zvaigžņu vārdi. Šīs zvaigznes ir Vitālijs, Indra un Jolanta. Es domāju, ka nokārtos tā, kā viņi to var izdarīt, un parādīs mums visas savas zināšanas un mūs iepriecinās šodien. Это одна из наших лучших групп. Очень давно у нас не было такой хорошей группы, чтобы они в течение всего времени обучения занимались стабильно, постоянно, выполняли все задания, имеют очень высокие оценки по всем курсам. И я совершенно убеждена, что сегодняшний экзамен по литературе будет еще более лучше сдан, чем предыдущий. Pozitīvi, bet vispār konkrēti nav nejausmas, jo vēl ir otrā daļa. Mums ir ļoti smuka grupa. Mūsu puiši ir kā ozoli un mūsu meitenes visas kā liepas smukas. Nu, tad mums rezultāti būs ļoti labi, es ceru. Man tas šķiet vismaz. Ja? Noteikti šodien visi darbi tiks aizstāvēti godam, tāpēc, ka ir padarīts liels darbs, ir palicis tikai pats mazākais, izstāstīt, pārliecināt, un, protams, kā vienmēr būs labi rezultāti. Kādam ir paveicies, kādam jau viss ir aiz muguras, un vēl pavisam nesen izteiktie vārdi ir piepildījušies, kā viena skaista zīlēšana. Vēl pavisam nesen humanitārās fakultātes absolventiem likās, ka laiks rit lēni, un kad tad būs izlaidums? Kā es gribētu, lai arī man kāds izzīlētu tik jauku un veiksmīgu nākotni? Varbūt izmēģināt! Ko jūs šeit darāt? Durvis aiztaisi, durvis! Traucē strādāt vispār. Dekāne, varbūt tā nevajadzētu tomēr. Bet ko mēs varam darīt? Nekādu ziņu nav par plaģiātu. Eksāmens jau sākas. Es nezinu, ir plaģiāts, nav vienīgā izeja. Zīlēsim kārtīs, nu skaties. Mūsdienīgas zīlēšanas metodes. Nu jā, varbūt izmantosim vecās metodes. Pazīlēsim vecais kārtīs. Tā mana vecmāmiņa darīja. Vecmāmiņas ir ļoti gudri cilvēki. Ticēsim vecmāmiņas metodēm, ja mūsdienu tehnika mūs pieviļ. Nu ko? Nav plaģiāta, ir plaģiāts, nav plaģiāta, ir plaģiāts, nav plaģiāta. Ja jau dekanāts zīlē, ko gan gribam no studentiem? Zīlēsim. Kas bijis? Kas būs? Kas sirdi mierinās? Es iedomājos, es atveru durvis, bet tur komisija. Brrr. Es ļoti ceru, ka komisijai mans darbs liksies tikpat aizraujošs, cik man, un es ceru, ka komisija novērtēs man ieguldīto darbu. Domāju, ka šorīt ir labs saulains laiks, tāpēc arī komisijas locekļi būs saprotoši, saulaini, smaidīgi, un es domāju, ka mums sanāks ļoti labas diskusijas. Pozitīvi, nebūs nekāda problēma, visiem viss būs labi, nevienu pārāk nelamās, ka arī man nelamās, bet ir par ko atzīstu. Komisija noteikti būs ar ragiem, nagiem un asiem zobiem, bet, ja nopietni, ar ausīm un ar acīm, tāpēc visiem veiksmi. Komisija būs smaidīga un visiem ieliks desmitniekus, jo viņi ir priecīgi, ka mēs joprojām nebūsim šajā universitātē.
Labi, pieņemsim, komisija ir miermīlīga. Bet uz jautājumiem tomēr jāatbild. Darbi jāizstāv. Vai kāds varētu pareģot? Kas būs? Gribētos izvilkt biļeti par frazeologiju vai sociolingvistiku, bet vienalga tagad ir uztraukums un kaut kā es nomierināšos laikam, kad jau redzēšu biļeti un zināšu, ka to es zinu un varēšu kaut ko atbildēt. Es domāju, ka man noteikti uzdos ļoti daudz jautājumu. Es varu padomāt. Nē. Es ceru, ka veiksies šodien. Uztraukums neņems virsroku. Un cerams, ka spēsim atbildēt uz jautājumiem, lai veicas mums. Nē, es neko negribu teikt, piedodiet. Neko negribu teikt. Jautājumi būs diezgan viegli, uz kuriem es spēšu atbildēt. Pēdējā mēneša laikā es kopā ar darbu esmu pavadījusi vairāk laika nekā ar ģimeni, draugiem, pamatdarbu un hobijiem kopā ņemot. Esmu gulējusi kopā ar darbu, cēlusies, brokastojusi un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka par to mūsu kopdzīvi vien jau būtu nopelnāms kāds vismaz pozitīvs rezultāts. Nu, un kā klājās realitātē? Kad eksāmeni ir galā, laiks padomāt, kas sirdi mierinās. Kad es nokārtošu eksāmenu, es iznākšu un kliekšu, jā, es to izdarīju. Pēc aizstāvēšanas priecāšu uz kafejnīcu par 3 gadiem mācības. Es ceru aiziet uz klubu, pati esat normāli ar draugiem to nosvinēt. Un aizmirst to, ka vispār kā murgu. Pēc aizstāvēšanas laikas es paguļošu kādu stundu. Kad viss veiksies, es domāju, ka pirmkārt es izgulēšos, jo šos 2 gadus nav gulēts kārtīgi. Jā, tas arī viss. Domāšu pavasaru, ko darīt tālāk. Iespējams, turpināšu maģistros, bet tas ir vēl pārdomu jautājums. Pēc maģistra darba aizstāvēšanas es skriešu un liekšu peļķēs basām kājām, un man būs tik labi, es būšu ļoti, ļoti priecīga un gandarīta. Domāju, ka es piedzeršos, kā arī es atpūšīšos, kā arī es kaut kur arī aizbraukšu, lai to visu aizmirstu. Labi. Viss, kas notika pēc eksāmeniem un aizstāvēšanas, lai paliek uz katra sirdsapziņas. Bet kas tad tālāk nākotnē? Varbūt tomēr pazīlēsim? Bet nu kārtas man galīgi apnikušas. Aiz šīm durvīm kaut kas notiek. Kaut pa atslēgas caurumu varētu kaut ko ieraudzīt. Kolēģi, ko jūs darat? Mēģinam zvaigznēs izzīmēt mūsu studentu nākotni. Kāda maņticība, kāda tumsonība mūsu katedrā, kolēģi? Jūs nezināt, ka katrs ir pats savas laimes kalējs. Sandrā, zvaigznes nekad nemelo.
Cilvēku, kuri ir dzimuši 22. jūnija zem Vēža zvaigžņāja, dzīve ir pilna romantikas un piedzīvojumiem. Lai mūsu studentiem veicas, lai viņa dzīve ir pilna piedzīvojumu un avantūru. Lai katrs sev dzīvē atrod savu zvaigzni, un vēlams, ka tā ir saistīta ar Daugavpils universitāti. Un lai tad zvaigžņu konstelācijas saliekas tā, kā viņi vēlas, jo katrs no viņiem ir zvaigzne! Vēstures katedras durvis ir ciet. Bet taču interesanti uzzināt vēsturnieku viedokli. Mēģinām pa citām durvīm. Kolēģi, nu kāda var būt zīlēšana? Varbūt tikai darbs ar avotiem. Gribat avotus? Lūdzu. Kāpēc ne? Lasi. 5. lapspuse 14. rindkopa. Cilvēka pasauli veido tā esamības vēsturiski mainīgajā sfērā, kurā ietilpst bezgalīgi daudzveidīga notikumu un attieksmju joma, ietverot gan materiālu. Pietiek, nu ko tad? Kādi murki, tas nav nekāds avots. Pagaidiet, es jums parādīšu īstu grāmatu, pēc kuras var zīlēt. Divdesmit lapa, 5. rinda. 21. lapa, 5. rinda. 1, 2, 3, 4, 5. Daugavpilī 19. gadsimtā uzbūvēta jezuītu baznīca. Smeļaties iedvesmu ne tikai no vēstures avotiem, bet no pašas vēstures un no dzīves. Laimīgu ceļu! Avoti, grāmatas. Kam man šitik vajag? Nesīšu tiem, kam tiešām patīk lasīt. Spogulīt, saki man tā, kura ir viskaistākā. Gati! Latviešu filoloģijas students ir tik sarežģītas būtnes, ka tikai spogulīts var pateikt, kura ir viskaistākā. Paskatieties spogulī, lai katra saredzētu savu laimi. Kāda var būt prieciniekus? Kāda var būt vienkārši laimīgu nākotni? Kāda var būt studijas maģistratūrā vai doktorantūrā? Darbu, kas nes naudiņu. Vai vienkārši saulīti. Kā pasniedzēji tomēr mīl savus studentus? Kaut nu mani! Mīl, nemīl, mīl, nemīl, mīl, nemīl, mīl, nemīl. Mīl! Mēs mīlam studentus! Mūsu mīļie studenti! Mēs pa laikam esam bargi un riebīgi. Jums arī mēdz tā gadīties. Bet nav vajadzības plūkt mārgrietiņas, kas zied vienreiz gadā, lai uzzinātu patiesību. Mēs jūs mīlam! Tā pārtraukums. Jāiedzer kafija. Nabaga bēres. Dzer kafiju no aparāta. Nāc pie mums. Mēs pacienāsim ar īsto. Аквабараксит виниаскараюс. Гениально. Это на латыни. Это фигня, а не латынь. Ну, гадать можно. Гадание гаданием, стол не пачкать. Кофе допили, чашки переворачиваем. Ну, я знаю. Это означает, что наши студенты останутся. Бакалавры пойдут в магистратуру, а магистры в докторантуру. Мы желаем нашим выпускникам жизни крутого помола. Достижений покрепче, с пенкой, с сахаром, с молоком, можно со сливками. А воспоминания о университете пусть будут радужными и без осадка.
kafija gan bija karsta. Roka kasās, laikam sveicināšos. Pēc manas rokas būtu labi zilēt mūsu studentiem. Dzīves līnija garā, lai gan būs ambiciozi. Huvudlinjen rak och jämnt. Det betyder att de alltid tänker praktiskt. La ligne de cœur est longue. Ils sont ouverts au monde. Venuszone mit Emotionen ist alles in Ordnung. No veo. No hay línea de la salud. Es una señal muy buena porque no deben cuidarse de su salud. Ar to zīlēšanu gan vēl tā grūti saprast. Laikam būs jāiet pie cilvēka, kas pārvalda visu universitāti. Protams, šobrīd būtu labāk, lai pie durvīm būtu rakstīts maģiskās burvju bumbas pavēlnieks. Maģiskā burvju bumba. Parādi man humanitārās fakultātes absolventu nākotni. Nesanāk. Jāiet uz humanitāro fakultāti. Un dižais maģiskās burvju bumbas pavēlnieks aizgāja uz humanitāro fakultāti. Un katrs darbinieks izzīlēja savu novēlējumu absolventiem. Un katrs uzpūta savu burvju bumbu. Nu tad visi dodiet šurp!